pavisam netālu no aizputes atrodas apriķu mūža, ziemas miera un klusuma ieskauta. Jāteic gan, ka šķietamais klusums un miers ir visai mānīgs. Ziemassvētku un jaunā gada gaidās mūžas apkārtni un iekštelpas apdzīvojuši darbīgi un atraktīvi rūķi. Kur ir rūķi, tur brīnumu netrūkst, galvenais jau tiem ļauties. Jo, kā zināms, tad aiz katra brīnuma slēpjas patiesība. Ziemassvētku sajūta mūsu mājās jau ir ienākusi, un laikam tā ir tā īpašākā sajūta, kad rosība, eglīte, smaržas, sajūtas, tas viss kopā ved pa to ceļu uz Ziemassvētkiem. Rūķis saka, tā noslēpumainība, ja var tikai patvērties tādās vietās, kas to ļauj un mūsu pagrabi ļauj uzbūt šo vienreizējo sajūtu, rūķu pasauli tieši Ziemassvētkus gaidot. Un kā jau rūķi čakli, sētu iztīrījuši, sniega kalnus sacēluši, un tad paši tajā kupenā iekšā, tajā priekā, tajā brīnumā, un man liekas, ka mēs esam mūsu rūķi sapratuši, ka prieks un brīnums ir tās galvenās lietas, kas tev ir vajadzīgas. Un ko tu vari izdarīt, ja tikai tu ej tam pretī un meklē. Un man liekas, ka mums arī jāļaujās mazliet līdzi tai sajūtai un jāiejūtas rūķu pasaulē pašiem. Tie mūsu rūķi. Tie jau mūsu rūķēni, 1, 2, 3. Pikošanās, lielā pikošanās. Šeit te var. Pa sniega pikai, lai tiek visiem prieks. Nu re, kāds prieks, kāda līksme, bravo, hei jā! Un rūķis saka, mēs varam tajā mežā iet tālāk. Varbūt atradīsim kādu rūķu māju, ko viņi tur dara, vai smaržo pēc piparkūkām. Rūķiem eglīte ir. Un ne šāda tāda īsta laimes eglīte. Bez komandas un kopīgi darba neko nevar izdarīt. Jā. Vai ne, tikai kopā? Jūs esat 3 rūķi, ja? Jā. 3 apriķu rūķi. Rūķis un atkal rūķis. Kaut kur vēl staigām. Kaut kur vēl taču Nu, viņi vēl par mežu eglītes gādā. Daudz darba vēl jau ir. Ziemassvētku vecītim palīdz. Bērni arī nāks ciemos pie jums. Bērni paši galvenie. Bet ne tikai bērni, bet vislielākā vērtība, ka ģimene kopā. Un man liekas, ka tas ir tas svarīgākais. Un viena ģimenīte pieteicās un teica, nu kā mēs gribētu ar tās omītes paņemt līdzi, vai ne? Lai visi kopā var mazbērniņi un bērni un omītes. Un tā tie ir svētki. Nu, paiesimies, vēl palūkot, ko tie rūķi vēl saimnieko tajā mūsu mājā, jo viņiem tagad ir tā iespēja, ka viņi var izpausties
un izrādīt un iepazīstināt bērnus ar dažādām lietām. Iesim, lūkosim. Lai nonāktu tālāk pie rūķiem, ir jāpārvar arī dažādi šķēršļi. Un šobrīd mums priekšā ir runājošais kalns. Un viņš kaut ko mums grib iečukstēt no kādas vērtības, un varbūt kāds padoms mums tieši tā kā ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Nu, tā kā iesim un mēģināsim saprast, kas man vairāk var būt vajadzīgs. Ne tikai balts Ziemassvētku koks, bet izrādās arī brīnumu kaste. Nu, izskatās pēc brīnumiem. Bet kas ir vislielākais brīnums? Tu pats esi uzsmaiņš šim cilvēkam. Domās pasaki, ko labu, un tad ej tālāk. Reku mēs savās domās būsim balti. Brīnum jau tā ir, ka viņi atnāk. Redz, kā viņi mūs uzlūko. Un redz, ka mēs esam laimīgi un priecīgi. Man ir viens cimdiņš, varbūt rūķī tas būs tavs cimdiņš. Vai, tieši viens man pietrūka. Tāds silts cimdiņš, nu jā. Iesim meklēt, kur varbūt rūķī šis varētu būt tavs cimdiņš, ja šis nav tavs cimdiņš. Jā, kur tu to atradi? Ir. Nu, tad jau viss ir kārtībā. Rūķiem ir tāda tradīcija. Viņi grib arī svētku laikā apciemot savus rūķu draugus un radiniekus, iepriecināt, un ziniet, no tā prieka dažkārt gadās, ka pašu galvenos savus cimdiņus, bez kuriem ziemā neiztikt, viņi pazaudē. Un tā bērniem ir jāpalīdz tagad arī atrast, jo nevar jau atstāt rūķus tādus nelaimīgus un bez kāda cimdiņa. Un viņi, kā jau pikojoties un ņemoties pa to sniegu, cimdi paliek slapji un cimdiņi ir jāizžāvē. Un te nu ir tie cimdiņi, citam ir abi cimdiņi, un citam ir tikai viens cimdiņš. Nu, un ir jau tie labie darbi jāsakrāj, jāpalīdz rūķiem atrast, vai tajā ceļā, kur viņi ir gājuši pie rūķiem, vai kaut kur nav izkrituši tie cimdiņi. Rūķi saka, mums nav ļoti, ļoti lielas mājas, mums nav ļoti, ļoti plaši lauki, bet mums ir daudz, daudz zvaigžņu. Rūķu zvaigžņu pasauli ir tikai šeit. Un tieši šeit ir tā vieta, kur visvairāk tev jājūt tieši sirsniņā. Vienkāršās lietas dara tevi stipru, laimīgu, priecīgu. Un tas mums visvairāk ir vajadzīgs tieši šai laikā. Kad nakts pār zemi klājas un vīlas vālus veļ, tad zvaigznes sarunājas un mēnes gaismas tiltu ceļ. Tur bieza meža vidū pie eglītes aiz ciņa sev māju atradusi ir sirmā pasaciņa. Priecīgu Ziemassvētku gaidīšanu! Šī tāda sen neredzēta egla ar sen neredzētiem rotājumiem. Jā, un man liekas, ka tas ir tas mīļums. Mēs cilvēks izējam cauri vairākiem cikliem tai dzīvē, un tad mēs saprotam, ka tas, kas bijis pirms vairākiem gadiem, ka tas nav neglīts, bet viņam ir cits stāsts un cita garša un cita sajūta. Un man liekas, ka mums šogad ļoti gribējās ar šīm senajām rotiņām, lai netik senām izrotāt eglīti, un te
arī tie stāsti pilnīgi veidojas, vai ne? Jo, piemēram, tantīte, kas uzdāvināja šīs rotiņas ar visu oriģinālo kasti, un atradām arī informāciju, ka tās rotiņas gatavotas Vācijā, un Krievija pasūtījusi šo preci, un te visas arī uzrakstīts, ka Vācijā ražot un Krievijas pasūtījums, vai ne? Ar visu Novim Godam. Un man liekas, ka cik dažādas ir bijušas tās rotiņas, vai ne? Vai tās bumbas, kas tās nav tik senas, bet senākās šīs rotiņas ir tieši šajās kastīties, kur katrai sava vietiņa ir vecītis, vai ne, bez kuru nevarēja Eglītei būt arī šī svētku sajūta un zvaniņi ieskandināti un čiekuriņi visdažādākie, vai ne, un zvēriņi te viņi ir zaķīši un zilonīši un arī tās presētās kartona rotiņas, kur atkal bija kāda draudziņa, vai ne? Es domāju, ka mūsu bērni maz arī nav tās arī pieredzējuši, vai ne? Bet, putniņš tik skaists, jā, viņam noteikti jābūt arī Eglītē, vai ne? Manās rokās ir nonākusi brīnišķīga pasaciņa par vienu no eglīšu rotaļlietām, par zirdziņu. Un zirdziņš ilgus gadus jau dzīvo bēniņos. Bēniņi ir tā telpa zem jumta, kur tiek uzglabātas dažādas vecas lietas. Un zirdziņš zināja, ka arī viņš ir šo veco lietu sarakstā. Zirdziņam bēniņos bija koka kaste, kuru tas sauca par savām mājām, bet kastē viņš nedzīvoja viens. Kastē dzīvoja daudz lietiņas, kuras sauca par eglīšu mantiņām. Un gadu gadiem tās bija greznojušas šīs mājas Ziemassvētku eglītes. Jā, arī vecais zirdziņš bija eglīšu mantiņa, un eglīte smaržoja pēc sveķiem un brīnuma. Un tur atradās gan bumbas, lielas un mazas, gan čiekuru brālīši, ķirsīši vai ābolītis, dažas lāsteks, kas vasarā nekusa, jo bija no stikla. Un tā šīs daudzās lietiņas gaidīja savu saimnieku, mazo Ernestiņu, kurš jau bija izaudzis liels vīrs un aizgājis baltajā pasaulē savos ceļos un darbos. Bet zirdziņš nepacietīgi gaidīja to dienu, kad atkal Ernestiņš atgriezīsies mājās un apciemos tieši viņu. Un tad, kad laukā lēni krita sniegs, sniegpārsniņš virpuļoja savā dejā, te pēkšņi kādā dienā Ernests bija atgriezies tēva mājās. Jā, tas bija tas pats mazais Ernestiņš, kas jau izaudzis par kārtīgu vīru. Zirdziņš uzreiz viņu pazina. Ernests pacēla kastīti pret gaismu, to atvēra, un pirmais, ko ieraudzīja, bija viņa bērnība dienas zirdziņš. Un atkal bija Ziemassvētku laiks. To vakar eglīte greznota ar mantiņām no kastītes. Ernests un viņa mazais dēlēns, kur arī sauc tāpat kā tēvu, aplūkoja katru mīļlietiņu, un Ernests stāstīja savam Ernestiņam par katru no šīm mantiņām. Īpaši stāsts tika zirdziņam, kas atkal un atkal izstaigāja tos ceļus, ko sauc par atmiņām. Mīļām bērnības dienas atmiņām. Ziemassvētki stāsti dod tās sajūtas, cik kopā ģimenē būt ir labi, izgaismojot ceļu no sirds uz sirdi.